Bērnam uzsākot piebarojumu jau pirmajā dzīves gadā un pēc tam pēc gada vecuma ir jāsaņem visas uzturu produktu grupas. Tas ir graudi, gaļa, dārzeņi, augļi. Nedrīkst būt tā, ka kaut kas bērns saņem vairāk nekā kādu citu grupu. Nevajadzētu vecākiem uztraukties, ja bērns ēd no vienu uzturu grupas vienu produktu. Ar to produktu viņš arī saņem pietiekošā daudzumā visus vitamīnus, visus mikroelementus. Jāatzīmē to, ka vecāki mēģina meklēt to vieglāko variantu, kā to bērniņu pabarot. Tas saistās visbiežāk ar biezputru došanu no rīta un vakarā. Retāk bērni saņem tieši augļus, gaļu, kā arī retāk saņem zivis. Zivis satur ļoti daudz tādas vielas, kuru mēs nevaram saņemt ar citiem produktiem. Tātad bērnam pēc gada vecumam reizi, divas reizes nedēļā ir jāsaņem noteikti zivis. Apmēram tādā apjomā kā gaļa, tas ir apmēram 50-60 gramus dienā. Tāpat tās bērnam vismaz divreiz nedēļā ir jāsaņem arī olas. Tātad graudu produkti ir jālieto noteikti reizi dienā, tāpat tās arī dārzeņa augļi, kā arī gaļa. Jo gaļa ir galvenais avots mums dzelzim, tātad, kas ir nepieciešams mums hemoglobīnam, tātad nepieciešams arī skābekļu piegādēji mūsu orgāniem, audiem, lai nodrošinātu mūsu organismu funkciju. Tātad bērniņam no rīta vajadzētu ēst biezputru, vai arī varētu pēc gada vecuma domāt arī par omleti. Tad pusdienās noteikti ir jānodrošina gaļa un dārziņi, un vakarpusē arī varētu saņemt dārziņus un augļus, bet jāatzīmē to, ka vakariņas būtu vislabākais tas, ka visi ģimene ēstu kopā jau no kopējā galda. Bērnam sākot no 10 mēnešu vecuma jau vienu ēdienreizi varētu aizvietot ar to, ko vecāki ēd paši savā ikdienā. Piemēram, tās pašas buļļonas zupas, ko vecāki gatavo mājās, vai, piemēram, sautējumus, kas jau no 10 mēnešu vecuma bērnam jau ir jāsaņem ar gabaliņiem. Pēdējai ēdienreizē ir jābūt ļoti tuvu vakaram, lai būtu bērnam nodrošināts pietiekošs cukura līmenis asinīs naktīs, jo naktī ir visaktīvākā vielmaiņa, un tātad ir visvairāk ir nepieciešams šo uzturvielu, lai notiktu pareiza organisma vielmaiņa. Pēc viena gada vecuma ļoti bieži vecāki sūdzās, ka bērns ēd ļoti vienveidīgu ēdienu. Ļoti bieži vecāki iet bērnu pavadā. Bērnam visu laiku saņemot tos pašus piena produktus var radīt dažādas veselības problēmas. Vecākiem ir vienmēr jāpiedāvā visi ēdienu grupas, neskatoties to, ja viņš atteiksies pirmajā reizē no šī ēdiena, vai viņš atteiksies 10. vai 100. reizē no šī ēdiena. Bērns ar laiku sapratīs, ka ir jāpagaršo un jāpamēģina šis ēdiens, un viņš sapratīsies, viņam izveidosies tā garšas sajūta, un viņš sāks šo ēdienu ēst. Varbūt tas nebūs 1,5 gadu vecumā, tas nebūs 2 gadu vecumā, bet varbūt 3 gadu vecumā, kā piemēram, ja neēda sākumā zivi, varbūt viņš 3 gados vecumā pateiks, māmu, man tas garšo, un viņš sāks ēst. Un jāatzīmē to, ka līdz 7 gadu vecumam vecākiem ir ļoti jāpievērš uzmanību, ko bērni ēd. Ko vecāki iemācīs ēst bērniem līdz 7 gadu vecumam, to viņi saņems arī pēc 7 gadu vecuma, kad bērns aizies uz skolu. Ja bērnam būs iemācīts, ka viņam ir jāēd tas siltais ēdiens un jāēd tā zupa, aiziet uz skolu, viņš pusdienās arī to lietos. Bet ja viņš ir pieradis to, ka mājās viņš lieto pārsvarā tikai uzskodas, piemēram, kā skābos piena produktus, kā jogurtu vai cepumus, tad viņš aiziet uz skolu, viņam arī šīs lietas viņš pārsvarā izmantos. Bet varbūt viņš ēdīs arī tās lietas, kas, piemēram, viņa organismam var radīt kaitīgumu, piemēram, gāzētie dzērieni, sāļie ēdieni.